Tad, kad mēs esam priecīgi, mazinās stresa hormonu mūsos kortizols. Savukārt kortizols ir ļoti kaitīgs imunitātei, un jau 1932. Gadā Valters Kanons pierādīja, ka ļoti lielai daļai mūsu imūnās sistēmas šūnu ir šie receptori, un tādā mirklī, ja ir daudz kortizola mūsu organismā, imūnā sistēma it kā tiek nobloķēta, jo tad, kad mums ir jābūt, kad mums ir kaut kādas briesmas un mums ir jāskrien, mēs nedrīkstam slimot, mums nevar būt slims kakls vai galva vai vēl kaut kas, bet ja mēs ilgstoši esam tādā monotonā spriedzē, mūsu imūnā sistēma tiek bremzēta ilgstoši, un tas ir iemesls, kāpēc var manifestēties, piemēram, onkoloģiskas slimības vai autoimūnas slimības, kas ir mūsdienu liela problēma. Un ja mums ir šis prieks, tad ar šiem citiem neirotransmiteriem mēs savukārt ļoti pozitīvi ietekmējam ne tikai imūnās sistēmas, arī daudzas lietas, arī asinsspiediens, sirdsdarbība, dažādas pozitīvas lietas mūsos notiek.